Šeit lejpus pa nogāzi ir Rutkaviņu avoti. Tie ir avoti, kas iztek šeit un tālāk tek līdz Gaujai. Bet pati Gaujas upe ir tur tālāk. Bet, lai to visu apskatītu cilvēks, te ir vajadzīgs iekopt gan taciņu, gan arī pie Gaujas margas, tāpat arī kāpnes, pa kurām tur nokļūt. Un pie šiem darbiem šonedēļ ir ķērušies jaunieši no Beļģijas, kuri šeit strādās visu nedēļu. We are building a stair. Mēs būvējam kāpnes, lai cilvēki varētu iet tur tālāk arī pa mežu, jo šis kalns ir stāvs un līdz šim tas ir bijis nedaudz bīstams. Šis ir skaists mežs, ļoti dabisks, varbūt arī par daudz kukaiņu un insektu, bet upes krasts ir patiešām skaists un man patīk. Mana grupa strādā pie kokiem tur dziļāk mežā, lai atsektu ceļu līdz upei, jo tā ir liela un skaista, gribam palīdzēt cilvēkiem to ieraudzīt. Vislielāko darbu tomēr prasa paša avota gultnes iztīrīšana, kā arī atbrīvošana no visiem tiem krūmiem, kas tur ir priekšā, kā arī paša ceļa izveidošanas līdz pašam Rutkaviņu avotam. Kāpņu sākums ir tur, bet tām jāsniedz līdz šejienei. Tad šī būs vieta, līdz kurai varēs atnākt? Jā, ne tikai no augšas skatīties. Vai esi ko līdzīgu darījusi jau iepriekš? Nē, nekad. Bet vai esi arī no skautiem? Nē, esmu atbraukusi kā viņu pavārs un arī tulks, jo ne visi runā angliski. Bet šonadēļ esi kā viņi? Jā, es viņiem palīdzu. Esmu iejutusies un daru to pašu, ko viņi. Beļģijā skauti darot līdzīgus darbus, palīdzot cilvēkiem ar dabas labiekārtošanu, bet arī kā visi jaunieši mācās. Tie, kas mācības pabeidz, var kļūt arī par grupas vadītājiem šai vai jaunākām skautu grupām, jo ik gadu par galveno tiek izvēlēts cits. Šis ir 2. gads, kad šī skautu grupa dodas nometnē uz ārzemēm, un pirms gada līdzīgi darbi veikti Portugālē. Mūsu skautu galvenais vadītājs Beļģijā teica, ka Latvijā ir skaista daba un ka šī būtu laba vieta, kur mums pastrādāt. Tad caur Latvijas skautu organizācijām sazinājāmies ar Anitu un tad ar Jānu, un tā nonācām tieši šeit. Rankas jauniešu iniciatīvu centra Bums vadītāja Jana Kalniņa ar satiktajiem jauniešiem jau aizvadījusi saliedēšanās pasākumu un 2 dienas Jaungulbenē, kur tie gatavoja parku Gulbenes novada svētkiem. Tas ir tas vislielākais jautājums, ko latvietis uzskata par darbu un cik stundas var strādāt un kāds ir ārzemnieks un kā viņš uzskata, cik stundas var strādāt. Principā, es viņiem uztaisīju programmu, viņi teica, ka viņiem viss apmierina. Es no sākuma sabijos, bet viņi automātiski pilnīgi visam piekrita. Viņam nebija tā, ka viņi domā, jā, ko rakstīsi, ko dosi, to mēs darīsim. Un viņi arī šeit tādi ir, viņi atbrauc ar azartu un viņi, jā, ejam un rītīgi uz līnijas, kā armijā, un viss mēs daram. Kad Gulbenes novadomes speciālisti Anita piedāvāja viņus, tas bija tieši par Rutkaviņu avota šeit tālāku sakopšanu. Mēs pirms 2-3 gadiem šeit šo vietu sakopām, jo tā ir uz privāta īpašnieka zemes, noslēdzām līgumu ar viņiem un šo vietu vienkārši savedām kārtībā. Jo tas ir no tādas manas bērnības laika, tā vietai, no tā laika man iespiedusies atmiņā, ka viņa ir šeit, un viņa ir jāsakop, lai visi cilvēki varētu redzēt. Viņi arī kā dabas objekts ir Rutkaviņu avoti, un būt viņi ir, bet viņus redzēt neviens nevar. Tad tagad mēs viņu izveidojam objektu, lai visiem ir taustāms un redzams. Jaunieši šonadēļ sakops arī Rankas pils muiža un Rankas pagasta Lazdupīti, kurai nepieciešama gultnes attīrīšana. Bet par nākamo nedēļu jauniešiem citi vairāk izklaidējoši plāni, jo ir vēlme apskatīt Cēsis, arī Jūrmalu un citas Latvijas vietas.